Sveiki, es esmu Elīna, mācos Zasas vidusskolas 12. klasē. Kad es atnācu uz Zasas vidusskolu, es biju meitene no lielas pierīgas skolas, kurā jutos pelēka un nepamanām. Tur izcēla tikai pašus gudrākos un aktīvākos, bet pārējie mani ieskaitot vienkārši pazuda fonā. Klasēs bija tik daudz skolēnu, ka skolotājiem nebija iespējas pievērsties katram, un ja kaut ko nezināju, tas vairāk bija kā apkaunojums, nevis palīdzība. Viss mainījās brīdī, kad ienācu Zasas vidusskolā. Šeit es nepazinu nevienu, taču jau pēc 2 nedēļām es jutos te kā savā skolā. Jau 1. gadā man parādījās draugi, sarunbiedri un cilvēki, ar kuriem es jutos droši. Vislielākais pārsteigums man bija skolotāji. Šeit skolotāji ir patiesi ieinteresēti, pacietīgi un cilvēcīgi. Tā kā klasē vairs nav pāri 20 skolēniem, viņi varēja pievērsties katram individuāli, mācīt, skaidrot, atbalstīt, un tieši šī attieksme man ļāva izaugt. Iepriekš mana vidējā bija ļoti zema, bet jau šogad, beidzot vidusskolu, varu ar pārliecību pretendēt uz valsts stipendiju fondiem un budžeta vietām augstskolā. Tas ir pierādījums tam, ka Zasas vidusskola spēja izcelt potenciālu pat tur, kur cilvēki to nav pamanījuši. Zasas vidusskola dot iespēju, kādas lielās skolās bieži vien vienkārši nepastāv. Iespēja runāt, uzstāties, piedalīties un augt. Šeit katrai klasei un katram skolānam ir iespēja uzstāties, kas iepriekš man nekad nav pat spīdējis. Tieši šeit es iemācījos runāt, uzņemties atbildību, un ar laiku tas man noveda līdz skolēnu pašpārvaldei, un vēlāk es arī jau kļuvu par Zasas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāju. Un šobrīd tas ir mans iedvesmas avots. Kopš tā brīža mana dzīve turpina dot jaunas iespējas, un ar katru dienu es ceļos uz augšu, ņemot līdzi arī citus skolēnus un pašu skolu. Vēl viens milzīgs Zasas vidusskolas iespēja ir Erasmus Plus projekti. Pa visiem šiem 3 vidusskolas gadiem es biju jau Rumānijā, Spānijā, un šogad jau lidošu uz Itāliju. Un, protams, tradīcijas. Zasas vidusskolas tradīcijas nav tikai pasākumi. Tās ir sajūtas, ko vecāko klašu skolēni nodod tālāk jaunākajiem. Šogad rakstīju zinātnisku pētniecisko darbu, kuru iesniedzu jau zinātnisku pētnieciskajā darba konkursā, un tajā es izpētīju to, ka skolas identitāti, siltumu un kopības sajūtu, kas nav atrodama lielajās skolās, dod tieši Zasas vidusskola. Un pats galvenais, šajā skolā ir visas iespējas visiem, arī tiem, kam nesanāk, un skolotāji palīdz jebkurā gadījumā. Šeit neviens netiek atstāts malā, šeit katram ir vieta, iespēja un atbalsts.